Esiet sveicināti nedēļas vidū, trešdienas raidījumā. Šovakar esam sagatavojuši šādus sižetus. Talsu ugunsdzēsēji rīko atvērto durvju dienu. Vācijas Sarkanā Krusta cēles komiteja viesojas Talsos. Notiek gatavošanās velokrosa sacensībām Talsu velokross 2015. Talsu mūzikas skola gatavojas salidojumam. Šis gads Latvijas ugunsdzēsējiem ir īpašs. Kopš pirmā izsaukuma, uz kuru izbrauc ugunsdzēsēji, ir pagājuši 150 gadi. Par godu svētkiem tika godināti ilgadējie ugunsdzēsēji un rīkotas atvērtās durvju dienas. Nevienmēr mēs izprotam to, cik sarežģīts, bīstams un tajā pašā laikā arī interesants ir ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta darbs. Drosmīgie ugunsdzēsēji ikdienas palīdz ugunsnelaimē nonākušajiem un veic nozīmīgus glābšanas darbus. Šis gads pašiem darbiniekiem ir nozīmīgs, jo kopš pirmā izsaukuma, kurā ieradās ugunsdzēsēji, ir pagājuši 150 gadi. Svinīgā pasākumā, kurš jau notika Liepājā, tika godināti Latvijas labākie glābēji un ilgadējie darbinieki. To vidū bija arī Talsu daļas ugunsdzēsēji. Protams, mūsu dienestam tie lieli svētki. Tomēr 150 gadi šogad tiek svinēti. Un, jā, tie ir ļoti lieli svētki un tiek gan apbalvoti pieredzējušie darbinieki, kas ir no sākuma, kas ilgus gadus jau šeit ir bijuši strādājuši. Tā kā svētki tiek svinēti ļoti plaši šogad. Talsu daļas apbalvojums saņēma vairāki dienesta darbinieki. Galvenokārt tie bija, kas dienestā strādā 15 un vairāk gadus. Tad par uzticību dienestam, par labu dienestu. Nu, ir pagodinājums, tāds prieks arī, kad saņem kādu apbalvojumu. Tu jūties novērtēts, kad tu esi tos gadus strādājis un kaut ko esi padarījis, paveicis, un tu esi tiešām novērtēts, kad tu esi ugunsgrēkā piedalījies, glābs materiālās vērtības. Ugunsdzēsējiem ir jābūt fiziski spēcīgam, pārliecinātam, drosmīgam un darbu mīlošam. Darbs nav viegls un tas ir atbildīgs. Paši ugunsdzēsēji secina, ka izjūt sabiedrības atbalstu un jūt, ka viņus novērtē. Labam ugunsdzēsējiem ir jābūt pēdušam un izgulējušam. Lai tu jebkurā momentā varētu iet palīgā un tev būtu spēks un izturība. Jā, manuprāt, pēdējos gados tā sapratne un dienesta novērtēšana pēdējos gados ir pieaugusi, varbūt sakarā ar dažādiem lielākiem notikumiem, kas Latvijā ir bijuši. Domāju, sakarā ar to ir arī, protams, pats dienests strādā ļoti, lai iepazīstinātu ar sevi, ar saviem pienākumiem cilvēkus. Tad šis ir ūdens stobas, ar kuru tā ugunsdzēsējs un dzēš tās degošās vietas. Ja jūs gribat, varat apskatīties tuvāk un iedot tālāk draugiem. Apskatīt un iekāpt ugunsdzēsēju lielajās mašīnās, iepazīties ar to aprīkojumu, piemērīt ugunsdzēsēju apģērbu un uzzināt ko vairāk par viņu darbu un ikdienu. Talsu depo atvērtā durvju diena pulcināja gan lielus, gan mazus interesentus. Arī Talsu pirmskolas izglītības iestādes Kastenītes audzēkņus un Laucienas pamatskolas 3. un 4. klases skolēnus. Mēs jautājām mazajiem interesantiem, ko viņi jau zina un ko jaunu ir uzzinājuši esot ugunsdzēsēju depo. Ko tu zini, ko ugunsdzēsēji ikdienā dara? Viņi brauc uz uguni, kur ir jādzēš un dzēš uguni un palīdz cilvēkiem. Ikdienā ugunsdzēsēji pārsvarā sagatavo savu tehniku un tad, ja ir izsaukums, tad viņi brauc glābt, piemēram, dzēst ugunsgrēkus un pārējās, piemēram, glābt kādu no ūdens, kas slīkst. Es uzzināju kur ugunsdzēsēji ņem ūdeni, ja viņi ir kaut kur ārpus pilsētas. Rītā, kad atbrauc uz šeit, sakārto mašīnas vai paskatās, vai nekā nav pazūts un citu, un sagatavo, piemēram, ja ir izbeidzies ūdens, un tad piepild ūdeni. Es uzzināju, kad viņi arī mazgā mašīnas. Es uzzināju, jo mājā kaut kas notika, tad vajag saukt 112. Es uzzināju, ka aizmugurējā sēdeklī var laist ūdeni, kad sausa kūla deg. Es uzzināju, kad ugunsdzēsēji ņem ūdeni no pilsētas ezeriem. Es uzzināju, ko tieši ugunsdzēsēji dara. Un ko viņi dara?
Viņi glāb cilvēkus un dzēš mājas. Es uzzināju, ka ugunsdzēsējiem katru dienu ir jātīra sava mašīna un no rītiem viņiem pārbauda, vai ir tīra. Es uzzināju, ka mašīnās visādas ierīces. Es uzzināju, ka ugunsdzēsējiem katram savu kabīne apģērbu. Es uzzināju, kā izskatās ugunsdzēsēja mašīna iekšpusē un cik liels ir ūdens hidrāts. Es uzzināju, ka tas ir viņiem ļoti grūts darbs, viņiem ir ūdens cisterna ļoti arī liela. Vai tu pats gribētu būt ugunsdzēsējs? Es domāju, ka jā, jo ir forši braukt ar tādām lielām mašīnām un ir forši izglābt cik dzīvības un pēc tam ir priecīgi paši. Šodien atsaucība bija ļoti liela no bērniem, tieši no bērndārza grupiņām. Bija aptuveni pie 80 bērniem šodien atnākuši, plus pieaugušie. Un, jā, atsaucība šogad ir ļoti liela. Bet šī atsaucība arī katru gadu no bērnu dārziem, no skolām ir liela. Ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbiniekiem bērni dāvināja savus zīmētos zīmējumus, kuros attēlota ugunsdzēsēja ikdiena, tādā veidā parādot, ka viņi ir informēti un zina, cik nozīmīgu darbu glābēji dara iedzīvotāju labā. Kristīna Freimane, Girts Grenevits, Talsu televīzija. Nedēļas sākumā Talsu novadā viesojās Vācijas Sarkanā Krusta Cēlas komitejas pārstāvi, lai apspriestu, kāda ir iespēja atbalstīt Laidas pagasta Latvijas Sarkanā Krustas sociālās aprūpes centru Stūrīši. Jau vairāk kārt Vācijas Sarkanā Krusta Cēlas komiteja sniegus atbalstu sociālās aprūpes centra Stūrīši izveidošanā, tostarp arī keramikas darbnīcas iekārtošanā. Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas Talsu nodaļa bija arī iniciators pagājušā gada pieredzes apmaiņas braucienam, kad Talsu novada domas pārstāvi devās vizītē uz Vāciju. Tur novada delegācija iepazinās ar to, kā Vācijā strādā Sarkanais Krusts, kādas funkcijas ir atšķirīgas, par kādām funkcijām rūpējas Vācijas pašvaldības un valsts struktūras. Šī visa slimnieku kopšana, veselības ātrā palīdzība varētu pat teikt, un ļoti daudz no tādiem pakalpojumiem, kāda mums vispār nav, kā rehabilitācija un iesaistīšana atpakaļ sabiedrībā, tas ir tas, ko dara tur. Katrā gadījumā tā bija ļoti interesanta pieredze, bet mums bija arī iespēja tikties ar šiem pilsētu un pašvaldību vadītājiem, un tā bija tāda atkal interesanta pieredze. Mēs interesējamies par to, kā viņi dzīvo, kāda ir viņu pašvaldību funkcijas, uzdevumi un finansējums. Tas bija ļoti svarīgi mums šķita vismaz. Un tad viņi izteica vēlēšanos arī atbraukt pie mums un paskatīties, kas te ir pie mums, jo mums tās lietas, par ko mēs stāstījām, viņiem likās pat neticams. Un tad šodien viņi ir šeit Talsos un skatās visu to, kas ir redzams un ko mēs varam parādīt. Ja, wir haben seit 13 Jahren eine Partnerschaft. Mums jau kopš 13 gadiem ir laba sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteju, un mēs pēdējo 2-3 gadu laikā esam vienmēr bijuši regulāri šeit apmeklējumos un esam centušies vienmēr aktuāli informēties par notikumiem. Mēs arī šoreiz bijām Stūrīšos, kur mēs varējām apskatīt dažādu veidu piedāvājumus cilvēkiem ar garīgām psihiskām saslimšanām, kā arī dienas centru, un mēs pārunājām ar saviem sadarbības partneriem, kādas ir iespējas viņus atbalstīt, kādas ir iespējas pieredzes apmaiņai un domājam arī par nākotnes aktivitātēm, piemēram, kā tas ir Vācijā ar Sarkanā Krusta bērnu dārziem. Viesi no Vācijas izrādīja interesi par kultūras, izglītības un sporta iestāžu darbu. Interesējās par Latvijas skolu un bērnu dārzu izglītības sistēmu, bērnu un skolēnu pieaugumu, samazinājumu tendencēm, skolotāju atalgojumiem, kultūras pasākumiem, nodokļu sistēmu. Delegācija apmeklēja Talsu tautsnama radošo sētu, Talsu sporta halli, Talsu valsts ģimnāzijas sporta zāli, kā arī pirmskolas izglītības iestādes Prīdītis, Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centru Brīnumiņš un kokapstrādes uzņēmumu Ingridē. Tā kā Talsu novadam tas ir atkal tāda iespēja parādīt, kāda mēs esam, un varbūt arī attīstīt kādu sadarbību nākotnē. Tā varētu būt interesanta. Jo lai ar viņi brīnās par mūsu kultūras šo aktivitāti un iespējām, tad arī ļoti labi saprot, kāpēc viņi mums ir vajadzīga.
Un tai pašā laikā mums ir ļoti interesanti tas, kā viņi risina šos sociālos jautājumus. Šī noteikti nebūs pēdējā tāda sadarbības vizīte vai mēģinājums. Pat labāk mēs neesam nekādas plānas tur kaluši par kaut kādu ilgtermiņu sadarbību vai ko tādu, bet tai pašā laikā Sarkanam Krustam jau ir laba sadarbība tieši ar šo Cēles apgabalu. Un tad kāpēc gan arī pašvaldībai tur neiesaistīties un nemēģināt kaut ko mācīties. Es neteikšu pārņemt, tas nav labākais vārds, bet tieši mācīties un varbūt ieviest to, kas mums ir derīgs. Mēs redzam ļoti intensīvu un uz partneru attiecībām balstītu sadarbību nākamajos gados. Īpaši jomā darbā ar bērniem un jauniešiem mēs jau vairāk nekā 10 gadus organizējām kopīgi starptautiskās nometnes. Arī šo darbu mēs gribētu vairāk tālāk attīstīt un turpināt un meklējām jaunas iespējas, kas varētu mūsu kolēģis arī interesēt. Kristīna Freimane, Girts Grenevits, Talsu televīzija. Jau sestdien, 23. maijā, Talsu skateparkā tiks dots starts velokrosa sacensībām Talsu Velokross 2015. Jau otro gadu pēc kārtas Talsu novada sporta skola organizē velokrosa sacensības dažādām vecuma grupām. Sacensībās būs dažādi garuma un grūtības pakāpes distances. Trases būs piemērotas gan bērniem sākot no 3 gadu vecuma, gan dažāda vecuma sievietēm un vīriešiem. Tajā skaitā būs arī elite un tautas klase. Ja pagājušajā gadā velokrosa sacensību starts tika dots pie Talsu sporta nama, tad šogad starts un finišs atradīsies Talsu skateparkā. Lai līdzjutējiem un sacensību dalībnieku atbalstītājiem būtu ērtāk, pārredzamāk un vieglāk sekot līdzi sacensību gaitai. Pieteikties Talsu Velokrosam 2015 tu vēl vari paspēt, taču tikai līdz 22. maijam. To var izdarīt elektroniski Talsu novada sporta skolas mājaslapā vai Talsos veikalā Grandios Ziemeļu ielā 28. Sacensību dienās sestdien, 23. maijā, reģistrācija notiek no 9:00. Bērna vecuma grupu sacīkstes notiks 11:00, bet pieaugušo starts 12:30. Ar detalizētāku informāciju varat iepazīties Talsu novada sporta skolas mājaslapā www.talsusportaskola.lv. Kristīna Freimane, Girts Grenevits, Talsu televīzija. Jūnijā Talsu mūzikas skola, atzīmējot 60 gadu jubileju, aicina ciemos bijušos absolventus un skolotājus, lai kopīgi atzīmētu svētkus un tiktos salidojumā. Talsu mūzikas skola devusi neizmērojami lielu ieguldījumu mūzikas dzīvē gan mūsu novadā, gan Latvijā un pasaulē. Pie mūsu mūzikas skolas izcelajiem pedagogiem skolojušies arī sabiedrībā un plašākā mērogā zinām profesionāli mūziķi, kuri novada un Latvijas vārdu nesuši arī pasaulē. Lai pēc vairākiem gadiem atkal kopā satiktos, pakavētos atmiņās un kopīgi atzīmētu Talsu mūzikas skolas apaļos 60 gadu jubileju, skola aicina uz salidojumu. 5. jūnijā jau 16:00 sāksies dalībnieku reģistrācija. Vakara gaitā būs iespēja iepazīties ar skolas jaunajām telpām un izstādi. 7:00 vakarā paredzēts jubilejas svinīgais pasākums Talsu tautsnama zālē, kam sekos saviesīgā daļa radošajā sētā. Saulaicīgi pieteikties salidojumam var elektroniski www.talsumuzikas skola.lv, kā arī salidojuma dalībniekiem būs iespēja to izdarīt arī svinību dienā. Detalizētāka informācija par salidojumu un svētku norisi varat aplūkot Talsu mūzikas skolas mājaslapā. Kristīna Freimane, Girts Grenevits, Talsu televīzija. Paldies par uzmanību un uz tikšanos piektdienas raidījumā!